Izglītības domnīca. Diskusijas par aktuālo izglītības nozarē kopā ar Edgaru Čerkovski. Podcastu piedāvā Panākumu Univers sadarbībā ar Rīgas tālmācības vidusskolu. Sveicināti, cienījamie podcastu Izglītības domnīcas klausītāji. Mans vārds ir Edgars, un šodien pie mums ciemos ir pirmās tālmācības vidusskolas Baltijā, Rīgas tālmācības vidusskolas izveidotāja, Latvijas tālmācības profesionālā centra un viesnama Donas īpašniece. Ļoti svarīgi uzsvērt arī kā atzinības krusta virsniece, uzņēmēja, doktors psiholoģijā un tiešām ļoti fantastiska un enerģiska personība Ilze Kalniņa. Sveiki! Sveicināti! Mūsu raidījums ir par personībām. Mūsu klausās izglītības jomas darbinieki, mūsu klausās skolēni, mūsu klausās studenti, kas ļoti daudz ko plāno savā dzīvē un ir izvirzījuši lielus mērķus. Skatoties uz tavu biogrāfiju, var secināt, ka tu esi izdarījis ļoti daudz. Nu, un kā saka slavenais teiciens, lai sasniegtu nākotni, ir jāpaskatās vēsturē. Nu, es domāju, ka man un arī ļoti daudziem klausītājiem ir patiešām ļoti interesanti ieskatīties tavā dzīves gājumā. Nu, kā tad īsti sākās? Kā tu varētu pastāstīt par sevi, vai jau bērnībā, vai varbūt tev kāds stāsti, vai tev bērnībā jau parādījās kaut kādas īpašības, vai tu jau saprati, ka tu jau būsi uzņēmēji, ka tu būsi pirmā, kas ies ar enerģiju un mainīs nozari un saņems atzinības krustu, vai bija jau kaut kādas tādas domas par to? Nu, Edgar, es domāju, ja es uzdot to jautājumu tev, tu atbildētu tieši tāpat kā es. Nē, protams, ka nē. Bērnībā mums bija citi sapņi, citas idejas un citi mērķi. Un es jau tāpat kā jebkura padomju Latvijas meitene sapņoju būt skolotāja vai vismaz kāda veikala pārdevēja. Nu, par pārdevēju sākotnēji arī diezgan talantīgi sevi pozicionēju, jo mani vecāki nodarbojās ar lauksaimniecību un, kā toreiz teica, spekulanti. Un jau no 9 gadu vecuma es tirgoju vecāku ražoto preci Rīgas centrāla tirgu. Tā kā savas pirmās iemaņas biznesā es ieguvu tur, tirgojot vecāku saražoto produkciju. Domas par izglītību ir saistītas varbūt ar to periodu, kad piedzima mani bērni, jo nekas jau cilvēku mūžā nenotiek, kā saka, bez kaut kāda notikuma. Un tā, kad piedzima man pirmais bērns, meita Laura, es skatījos šo brīnišķīgo radījumu un nevarēju saprast, kā tad viņu pareizi audzināt. Ko tad darīt padomju cilvēkam ar šo bērnu, kas ir tagad tavs. Un tad es sapratu, ka man jāiet studēt psiholoģiju. Un es aizgāju studēt psiholoģiju, un es biju ļoti apzinīga, ļoti mērķtiecīga studente. Es tajā laikā apvienoju 2 programmas, gan personāla vadības psiholoģiju, gan arī bērnu un ģimeņu psiholoģiju. Un esot šajā mācību procesā, biju ļoti aizrautīga. Man ļoti patika šīs studijas, un es likumsakrīgi turpināju viņas maģistrantūrā. Un tur varētu tad teikt, kad ir aizsācies mans dzīves ceļš saistībā ar izglītību. Ne tikai manu personīgo izglītību, bet vēlāk jau kā izglītības darba vadītājam. Un lūk, studējot maģistrantūrā, man uzrunāja tajā laikā Rīgas pedagoģijas izglītības vadības augstskolas rektors Juris Stabiņš, vai es vēlētos kļūt par Bauskas filiāles vadītāju, jo viņiem vajadzēja vadītāju, kas vadītu viņu filiāli. Protams, sacīts darīts. Es kļuvu par Bauskas filiāles vadītāju. Un, jā, es biju ļoti veiksmīga, sekmīga vadītāja, kas organizēja šo izglītības procesu augstākā izglītībā. Man tas ļoti patika. Un, protams, ja tu esi aizrautīgs darbinieks, tevi ātri pamana. Un tava reputācija iet tev pa priekšu un drīz pēc tam, pēc 5 gadiem Bauskas filiālē, es tiku uzaicināts strādāt biznesa vadības koledžā, mārketingā un vadīt projektes līderis. Nu, arī tur mani rezultāti bija gana spīdoši, lai es tālāk jau nonāktu tīri likumsakarīgi, kā mārketinga cilvēks pie saviem studentiem Īrijā un Anglijā, kur es lasīju lekcijas psiholoģijā un stāstīju par izglītības iespējām. Un tieši tur dzima ideja
par Rīgas tālmācības vidusskolu. Jo studenti, kas klausījās manas lekcijas, viņi teica, jā, Ilze, tas ir tik feini un aizrautīgi, kad mēs, pieaugušie cilvēki, varam izglītoties augstākajā izglītībā, bet mums ir līdz bērni, mums ir līdz draugi, kuriem nav vidējās izglītības. Un tā kā man bija plaša jau pieredze izglītība augstākajā, man likās, tas ir pašsaprotam. Ja jau es varu strādāt augstākā izglītībā, kas tad tur nenorganizēt vispārējā izglītībā, kā saka, skolu un piedāvāt šādas programmas. Pirmajā gadā mēs tākām piedāvāt vispārējās izglītības programmu un otrajā gadā tikai pamatizglītības. Un es varu būt priecīgi, kad jau pirmajā gadā bija 157 studenti, jo mēs viņus saucām par studentiem. Mēs arī šobrīd īstenībā saucam par studentiem, jo es uzskatu, ka tālmācības process ir pašvirzīts process, kurā tu pats velti savu laiku, tu plāno savu laiku, un līdz ar to tu virzi savu mācību procesu pats. Tātad mūsu students, kā teikt, bija tas, kas mums no Īrijas un Anglijas bija pirmais pieaugušais cilvēks, kas arī uzticējās. Protams, laiki ir mainījušies, un 15 gadu laikā mūsu students jau ir skolas vecuma, un šie pieaugušie cilvēki ir mazākumā. Lūk tā. Vienā minūtē mans ceļš līdz izglītībai, kā es esmu nonākusi šeit. Protams, tu man pieteici, kā Latvijas tālmācības profesionālā centra arī dibinātāji. Un, kā es saku, ir pieprasījums, ir piedāvājums. Un Latvijas profesionālais tālāk izglītības centrs radās tieši tikpat vienkārši kā Rīgas tālmācības vidusskola. Pieprasījumu. Mani esošie studenti, kas mācās Rīgas tālmācības vidusskolā, saka, mēs esam forši pabeiguši, paldies, Ilze, esam ieguvuši vidējās izglītības diplomu, bet mēs dzīvojam Īrijā, Anglijā, un mēs strādājam tādās nozarēs kā programmētājs, auklis, sociālie audzinātāji, multimēdiju speciālisti, bet mums nav šīs izglītības. Mums vajag, bet mēs neesam gatavi atgriezties. Atkal sacīts darīts, protams, organizējam profesionālā izglītībā. Un man jau liekas, ja es zinu visu par augstāko izglītību, es zinu par vispārējo vidējo izglītību, kas tad tur norganizēt profesionālo vidusskolu? Sākotnēji tā bija profesionālā vidusskola, vēlāk viņš tapa par centru. Un tā jau 2012. gadā tiek izveidots Latvijas tālmācības profesionālais centrs, kurš šobrīd piedāvā 11 programmas, gan loģistiku, gan pārziņu, kas ir modernākās programmas, lietveži un floristi un tā tālāk. Un tad atgriežoties atpakaļ pie Rīgas tālmācības vidusskolas, izglītības likumā ir teikts, ka, lai izglītojumam nodrošinātu kvalitatīvu izglītību, skolai ir jānodrošina interešu izglītība un neformālā izglītība. Lasīt, protam, ko daram? Tātad būs panākuma universitāte, kurā mēs saviem audzēkņiem, jo mums jau ir arī audzēkņi, kas ir ne tikai pieaugušie, bet ir arī skolas vecuma, tātad ir jāstāsta par šīm profesijām. Tagad ir moderni teikt pielaiko profesiju, bet tajā laikā, 2010. gadā, mēs nolemjam, ka būs tāda panākuma universitāte, kurā reizi mēnesī jaunieši tiksies ar dažādu profesiju pārstāvjiem. Viņi ir tie paši iniciatori, viņi saka, kādas profesijas viņi grib izzināt. Un principā šīs programmas mērķis bija jau esot vidusskolas solā uzzināt dažādu profesiju plusus un mīnusus. Un tā 10 gadu garumā katru mēnesi mēs pulcējām ap 600 jauniešiem un devāmies uz biznesa augstskolu turību un dažādi līmeņi, ieskaitot prezidentu, pie mums ir viesojušies. Es pat nevaru pateikt, kurš nav bijis. Es domāju, ka lielāka atpazīstamo cilvēku daļa pie mums ir šajos 10 gados bijuši. Un šī programma bija patiešām ļoti interesanta un aizrautīga. Un es vēl šodien priecājos par Facebookā savu audzēkņu absolventu ierakstiem. Viņi saka, Ilze, jūs jau neatceraties mani, bet es pabeidzu panākumu universitāti, un
es tagad tur studēju Anglijā vai tur Īrijā vai, nezinu, kādā citā augstskolā. Paldies, ka jūs mūs iedvesmojāt. Jā, un īstenībā ar šo projektu es laikam sapratu savas personības spēcīgākās puses, ka es ar savām idejām, kurām es pati ļoti ticu, es spēju aizraut cilvēkus. Un tas, laikam, būtu tāds mans bonus un devums arī reizē sabiedrībai, kad ja es noticu idejai, ko es daru, es spēju aizraut cilvēkus. Un ja es varēju 600 jauniešu katru mēnesi pulcēt, tad acīm redzot, es spēju to darīt. Un tieši tāpat es ar lepnumu varu teikt, jā, Rīgas Tālmācības vidusskola šogad absolvējas jau 3500 cilvēku. Tātad es esmu atstājusi liels pēdas Latvijas izglītības sistēmā un 3500 darījusi dzīvi labāku. Noteikti viņiem labāku dzīvi. Un tas ir tas mans lepnums un tas mans azarts un prieks, par kuru es varu pateikties savam liktenim, ka man ir tāda iespēja šo visu jums piedāvāt. Un par to šodien arī runāt. Vai es pareizi saprotu, ka Panākumu universitāte ir mainījusi savu zīmolu un tagad ir nodot jaunajai paaudzei? Tā ir arī varbūt mana otra tāda, kā mani cilvēki raksturot. Viens ir neatlaidīga, mērķtiecīga, bet otra lieta, kad es kā holēriskas dabas cilvēks, man ir interesants projekts aptuveni 3 gadi. Man ļoti patīk, un es degu, un es īstenoju. Un tad, kad es redzu, kad kāds dara to labāk nekā es ar prieku nododu to tālāk. Un tieši, ja mēs skatāmies manu dzīvi, tieši tā tas arī bijis. Ja es runāju par saviem biznesa projektiem, tad Rīgas Tālmācības vidusskolā sākotnēji esmu direktore. Pēc 3 gadiem direktors ir Edgars Grīnis, un tālāk sekmīgi vada jau skolu līdz 15 gadu jubilejai. Tieši tāpat arī profesionālā izglītības centrā es esmu direktore sākotnēji, tālāk jau nododu šo ideju vadīt tālāk direktorei. Un tieši tāpat notika ar Panākumu universitāti. Es nosvinēju 10 gadu jubileju, un nākot arī šīm izmaiņām sabiedrībā, ko pieteica Covid, jo, protams, mēs nevarējām pulcēties 600 jaunieši. Mēs apsēdāmies, dombiedru grupa, manuprāt, arī Edgar, tu biji tajā grupā, kad ko daram tālāk, jo ideja ir brīnišķīga, jā, ir atpazīstamība šim zīmolam, ko darīt tālāk. Un toreiz, jā, mēs nedrīkstam pulcēties, tātad tas viss jāpārceļ ir uz online. Un tā kā jūs prasmīgi toreiz startējāt projektā un radījāt šo brīnišķīgo studiju, tad, protams, tā bija jāizmanto. Un es esmu priecīga, ļoti pagodināta, kad mūsu skolas absolventi, šajā gadījumā Kristiāna Kalniņa, ir gan skolas absolvente, gan Panākumu universitātes absolvente, gan savulaik Panākumu universitātes koordinātori teica, es zinu, ko darīt ar šo projektu. Es esmu gatava viņu virzīt tālāk un piedāvāt viņu savādāk. Un, protams, kā saka, Kristiāna iet ar savu entuziasmu, izveido studiju, sāk ierakstīt video šos podkastus, kas atkal ir pieprasīti, ko es nekad nebūtu izdomājusi. Es esmu cita paudze, un savukārt šie jaunieši ir spējīgi to piedāvāt interesanti un saistoši. Un kāpēc ir mainījies zīmols? Zīmols ir mainījies likuma ietvaros. Izglītības likums paredz, kad vairs izglītības iestādes nevar saturēt vārdu universitāte. Un tāpēc jau gadu šī programma mēs nesaucās Panākumu universitāte, bet Panākumu univers. Un es vēlu vislielāko veiksmi, jo es redzu to ieinteresētību un deksmi, ar kādu strādā šie jaunieši, konkrēti Kristiāna, un es skaidri zinu, ka šis darbs ir svētīgs un šis darbs ir vajadzīgs, un šīs tēmas, ko mēs šeit apspriežam, tās ir interesantas sabiedrībai un noteikti ļoti nozīmīgas. Un tā kā vislielāko veiksmu un prieks. Nu jā, un atgriežoties pie tā, jā, tas atkal sakrīt ar manu holērisko dabu, kad es to programmu ievirzu, es viņu izvirzu tirgū, un tālāk jau ir sekotāji, kas tālāk viņu nes vēl labāk par mani. Un varbūt tā ir tāda arī viena no vadības arī, tādām iezīmēm, kad man nav bail šo produktu atlaist un atdot tālāk, ja es redzu, ka kāds to dara labāk.
Un šajā gadījumā par Panākumu universitāti es varu teikt, jā, tieši tā tas ir, un es esmu patiesi priecīga. Nu, patiešām skatoties uz to, ko Panākumu universitāte dara, gan veidojot šos podkāstus, gan arī piesaistot Latvijas labākos pasniedzējus un tiešām veidojot tālmācības kursus ar milzumu lielu jau patiešām profesionālo pedagogu piesaisti, un arī tie kursanti, kas mācās, patiešām var to visu novērtēt. Kādas ir tās sajūtas atdodot Kristiānai šo te projektu? Kā tu, skatoties uz to, kāds Panākumu universitātes ir tagad, kādas ir tās sajūtas? Tev patiešām ir tāds milzum liels lepnums par padarīto. Tieši tā, Edgar, precīzi tu pateici. Man pirmā sajūta ir lepnums, jo pirmkārt, tā ir jaunā paudze. Tā ir mana absolvente, pie tam absolvente divās programmās, gan Panākumu universitātē, gan Rīgas tālmācības vidusskolā. Un tas skatījums, ar kādu redz šie mūsdienu jaunieši, man ir jābūt godīgai, kad es savā jau pieredzējušā brieduma vecumā, es tomēr nespētu radīt. Un man ir prieks, kad manām idejām ir sekotāji, kas šo paceļ jaunā līmenī, kas to redz labāku, jo jāsaka tā, vislabākā ballīte ir tā, no kuras tu aizēji, tad, kad tev vēl gribās palikt. Un šis ir laikam tas mans veiksmes stāsts, atdodot Kristiānai šo programmu, šo projektu, kas, protams, bija tāds mans mīļš bērns 10 gadu garumā katru mēnesi, un mani, kā saka, vēl skolotājs vēl šodien sazinājos ar Olēnas vidusskolas skolotāju. Viņa saka, Dievs, Ilis, atceros tās mūsu brīnišķīgās tikšanās katru mēnesi. Jā, bet, kad tu redzi, ka kāds dara labāk, tad tev ir jāatlaiž, lai to var izdarīt citā līmenī. Un es esmu priecīga, ka Kristiāna to dara, un viņai tas sanāk labāk par mani. Un tas bez šaubām nebija nemaz tik viegli, kā varbūt daudz domā, ka tas tika uzdāvināts. Es domāju, ka tas noteikti netika uzdāvināts, ka tas tomēr... Es esmu uzņēmējs pārdevu. Jā, pilnīgi pareizi. Protams, es esmu uzņēmējs pārdevu. Un, protams, arī Kristiāna pierādīja darbā. Starp citu, atgriežoties vēsturē, Kristiāna bija, man liekas, 11. klases skolniece Rīgas tālmācības vidusskolā, kad iepriekšējā meitene aizgāja dekrētā un pēkšņi parādījās vakance, un es, protams, piedāvāju savējiem cilvēkiem, kas to var vadīt. Kristians, kas varu vadīt. Iedomājieties, viņai ir 17 gadi. Viņa uzņemās vadīt 600 jauniešus visā Latvijā. Un labākais bija tas, es domāju, ka Kristiāna arī atcerās 12. klases izlaidumā Splendid Palace zālē. Kristiāna saņēma manu personīgo balvu 500 eiro apmērā, kā šodien atceros, par to, kad viņas darbības gadā Panākumu universitāte sasniedza visaugstākos rādītājus 10 gadu laikā. Un tajā brīdī, nevis 10 gadi, tad bija kādi 8 gadi. Un tad jāsaka, Edgar, par ko vairāk spriedelēt? Ja jaunietis, 17-gadīgs jaunietis var strādāt labāk kā es, un viņš izrāda interesi, ka viņš to grib, tad tā ir veiksmīgākā uzņēmēja darbības kombinācija. Ir dzinulis, ir interese, ir mērķis, un viņi saka, es zinu, ja tajā brīdī es nezināju, ko darīt, tā nevaram vairs klātienē tikties, ko daram, un 17-gadīga meitene saka, es zinu, ko darīt. Un tieši tāpēc, es domāju, viņai ir tik labi rezultāti, un šobrīd jau, kā saka, Panākumu universitāte ir jau tāds zīmols, ko zina visi izglītības darbinieki un izglītības pedagogi, un varbūt vairāk ne tik daudz jaunieši, bet tieši izglītības jomā, kad tas ir ļoti noderīgs. Tur jau tā lieta, ka mainījās tas pats formāts. Tas bija viņas mērķis. Es strādāju ar jauniešiem, tā kā piedāvāju profesijas, pielaiko profesiju, Kristiāna pārgāja izglītos pedagogus. Tas ir vien parāda, ka viņi ir viena līmeni augstāk par mani ņēmus. Tā kā es tikai un vienīgi varu lepoties par saviem absolventiem. Kā tu domā, Kristiāna Kalniņa, ko viņa ir no tevis iemācījusies? Neatlaidību, viennozīmīgi. To, kad jebkurš darbs ir jādara ar aizrautību, ar milzu pacietību, ar neatlaidību, un noteikti jānonāk līdz gala rezultātam. Bieži vien mums ir kārdinājumi, uzreiz nesanāk, es par to kā Skārlete, es par to domāšu rīt. Uzņēmēja darbībā, diemžēl, tā nevar.
Ja tu domā rīt, tad jau viens ir izdomājis un jau dara. Tāpēc es par Kristiānu gribu teikt, ka viņai piemīt šī pārliecība tam, ko viņa dara, un šī neatlaidība. Un bieži vien mums ir diezgan pat skaļas diskusijas savā starpā, kad es saku, ja Kristiāns tev nepiekrīt, un viņa argumentē man tik loģiski un spēcīgi, es saku, Kristiāna, jā, man jāatzīst, kad es to vairs nezinu, kad jūs esat daudz spēcīgāki, jums ir valodas zināšanas un jūs skatāties pasaules tirgu un jūs zinat to darīt labāk. Jā. Ja mēs atgriežamies pie Rīgas tālmācības vidusskolas, tomēr tāds interesants jautājums, jo vidusmēra cilvēkiem tur grūti saprast. Kādas ir tās sajūtas, ka tu esi iegājusi Latvijas vēsturē ar to, ka tālmācība vienmēr asociēsies ar Ilzi Kalniņu, ka tu biji pirmā, kas to ieviesa, un tas tā arī paliks uz visiem laikiem. Tātad tie, kas rakstīs nākotnē pētījumus un tie, kas pētīs tālmācību, visur parādīsies, ka pirmā tālmācības virziena aizsācēja Latvijā profesionālajā jomā, teiksim, izglītībā, vidusskolā bija Ilze Kalniņa. Kādas ir tās sajūtas, ka tu tagad novērtē to, ka tas ir izdarīts un ka tas vairs nav izņemams ārā no vēstures? Edgar, laikam tas nebija mans pašmērķis. Tas nebija noteikti mans pašmērķis ieiet vēsturē. Bet man noteikti, stāstot mazbērniem par to, kas es esmu, nekad nebūs kauna. Es varēšu lepoties, un starp citu arī uzaicinot šo diskusiju, man bērni teica, māmu, mēs lepojamies, ka tu mums esi tāda. Un tas, laikam, ir augstākais sasniegums, nevis sabiedrības sasniegums, teiksim, un novērtējums. Jā, sabiedrībai ir savas intereses. Viņiem vajadzēja tālmācības nišu aizpildīt, jo 10 gadus jau faktiski ministrijas līmenī tika runāts, kad ir izbraukuši uz Īriju un Angliju 10 000 jaunieši, kuriem nav izglītības. To visi zināja, bet tas lepnums laikam man ir un prieks par to, ka to novērtē mani bērni un ka viņi, pirmkārt, viņi bija mani absolventi un arī mani kritiķi, jo viņi bija tie, kas sāka mācīties un teica, tas nav, tas neies. Tā ir labi, un ka viņi ar to var lepoties. Un ja es runāju par sabiedrības līmeni, es priecājos, jā, kad sabiedrībā es esmu atstājis pēdas un noteikti lielas izglītībā, bet man laikam svarīgāk, kad es saviem bērniem iemācīju, kad jebkuru darbu, ko tu dari no sirds, un ar prieku vienmēr tiks novērtēts. Un arī runājot par Kristiānu, viņa tieši to turpina. Viņa dara to no sirds, un tāpēc Panākumu universs ir arī vajadzīgs. Un tāpēc ir arī, kā saka, klienti, kam tas ir būtiski. Jā, noteikti, Edgar, par to, vai es gribēju būt sabiedrībā novērtēta. Es gribēju šo darbu izdarīt pēc iespējas labāk, kā es tajā brīdī redzēju. Ja es tagad atskatos uz 15 gadiem, es noteikti šodien darītu daudz ko savādāk. Būtu lietas, ko es darītu savādāk, bet tajā brīdī es darīju pēc vislabākās sirdsapziņas, pēc vislabākās pārliecības, ar ticību, kad šāda izglītības forma ir noteikti daudziem vajadzīga. Es pat neiedomājos, cik daudziem, ja manā skolā vien šobrīd ir 33 tālmācības vidusskolas ar dažādiem nosaukumiem, visas pirmās, bet Rīgas tālmācības vidusskola bez vieninieka ir vienalga pirmā. Tas viss patiešām aizies ka tas aizies tik tālu un ka tas būs tik ļoti vajadzīgs tiem sabiedrības locekļiem, kā saka, un tieši šāda izglītības forma. Tā kā, un tas ir mans personīgais, tas sasniegums, ar ko es lepojos, kad es domāju par tiem izglītojumiem, kā viņiem piedāvāt labāku to mācību procesu, nevis par to, vai es palikšu vēsturē. Vēsturē mēs paliekam arī ar savādākiem un labiem un sliktiem darbiem. Tas nebija noteikti mans pašmērķis. Mans pašmērķis noteikti bija piedāvāt tik kvalitīvu mācību procesu, kad ne ministrijas līmenī, ne vecāku viedokļi nav negatīvi, bet tie ir pozitīvi, un kad cilvēki saka, jā, mēs vairs... Paldies Covidam. Covids vienkārši pateica, tālmācībai ir nākotne. Un es domāju, ka Edgar šīs podcastu studijas un lekcijas un tālmācība, tā
Par to vairs neviens nediskutē, vai vajadzēja, vai nevajadzēja. Noteikti vajadzēja, un es arī pati mācos šobrīd tālmācībā, iegūstu profesiju, kā saka, jā, un es to novērtēju, ka es to varu darīt pa vakariem, brīvā laikā, un man ir materiāli, man ir lekcijas, jā, es to novērtēju pati kā studenti šobrīd. Paldies par atbildi, un arī cienījamie klausītāji un skatītāji. Aizdomājieties, tiešām šim jautājumam ir ļoti spēcīga nozīme, jo kuram katram neuzdod jautājumu, kā tas ir palikt Latvijas vēsturē. Tomēr es domāju, ka kurš katrs nevarētu tikpat veiksmīgi atbildēt. Man bija tas gods arī pabūt Rīgas tālmācības vidusskolas 15 gadu svinēšanas pasākumā. Un cik es saprotu, tur tas stāsts sākotnēji, laikam pat ne stāsts, bet tas tā kā biksts bija diezgan smags, lai uzsāktu uzņēmējdarbību. Ja? Tomēr kaut kas bija saistīts, ja es pareizi atceros, ar darba zaudēšanu vai ar algas samazinājumu, ja? Kā tas bieži vien gadās. Varbūt var sīkāk izstāstīt to posmu, kāds bija tas, jo tas patiešām ir ļoti svarīgi. Jā, tas arī uzņēmējiem vienmēr paliks atmiņā. Tajā brīdī, kā es teicu, es biju labākais darbinieks. Labākie darbinieki parasti ir augsti atalgoti. Un es tiešām domāju, ka strādājot šajā amatā un šajā darbvietā, es noteikti nostrādāšu visu savu mūžu. Man ļoti patika tie produkti, ko es virzīju un ar ko es strādāju. Bet mēs saskaramies ar uzņēmējdarbību. Un arī manam darba devējam bija jāsaskarās ar 2008. gada krīzi, kad Latvijā, kā saka, ienāca vai zinot, vai nezinot, vai manot, vai nemanot, bet bija jāpieņem skarbi lēmumi. Bija jāpieņem lēmumi, kad jāsamazina algas, jāsamazina darbinieki, jāsamazina pakalpojumi un tā tālāk. Un, protams, pie kā tad pirmais ķerās, Edgars ķerās pie labāk atalgotajiem darbiniekiem, jo vienmēr šķiet, ka tie saņem jau tagad pa daudz, un tagad ir krīze, un sāksim ar viņiem. Tieši arī tas bija mans gadījums, kad man samazina algu pirmajā mēnesī, man liekas, pa 30%, un otrajā jau pa 50%. Un, kā jau es teicu, katras sievietes pieredze veidojās viņas ģimenē ar viņas dzīves notikumiem, un tajā laikā man ir 2 nepilngadīgi bērni, kuri tā kā nesaprot, ko tas nozīmē. Tagad mēs ēdīsim pat 50% mazāk, vai nebrauksim uz kādiem teātriem vai uz pasākumiem. Un tajā krīzes brīdī tā ir laikam tikai sievietes priekšrocība. Es tā domāju, ka vīriešiem nav tik izteikti. Sieviete ir spēja izdzīvot un izdzīvot jebkuros apstākļos. Un tā arī bija arī mans gadījums, kad es atnāku mājās un es bērniem saku, jā, man ir samazināta alga, un tagad mums ir tik daudz resursu, ko mēs ar to darām. Un, jā, un man bērni, protams, ļoti aktīvi tajā laikā, meitai ir 15 un dēlam ir 11, ļoti aktīvi iesaistās uzreiz dialogā. Mēs tur brauksim pie onkuļa tur lasīt tomātus, dēls saka, es braukšu pie otrā onkuļa tur plēst saknes mežā, jo viņam vajag malku, un mēs aktīvi strādāsim. Es, protams, ļoti priecājos, bet tajā brīdī, protams, ka man ir jādomā par uzņēmēju darbību kā tādu, jo man ir 2 iespējas, ko es varu darīt. Es varu iet strādāt kādā citā augstskolā par lektoru, strādāt, kā saka, vēl kādā izglītības iestādē, vēl piepelnīties, bet tā kā pie šī darba devēja, kā es teicu, es biju labi atalgots darbinieks un augstu novērtēts, es jau strādāju pa 16, 18 stundām. Un tagad ir man izvēle. Kaut kad ir jāguļ, un tad cik stundas es varu kaut kur veltīt. Un tajā brīdī tiešām smadzenes strādā vējā ātrumā, un tu sāc domāt, kādas ir tavi resursi, kādas ir tavas iespējas, kādi ir tavi kolēģi, draugi, kas var tev palīdzēt šajā jautājumā. Un to es stāstu, man liekas, bieži, kad es uzrunāju savu kauču, Aleksu Daumi, un es viņam saku, Aleksi, palīdzi man saprast, ko es protu. Un pēc 2 dienu darba mēs nonākam pie secinājuma, un Aleks saka, Ilze, tu vari visu. Un paldies Aleksim par to ticību. Protams, ja es nebūtu viņam tik ļoti noticējusi, es nezinu, vai es būtu šo visu ieviesusi, jo bieži vien man tajā uzņēmē darbības ceļā bija brīdis, kas domāja, vai man to tiešām vajadzēja. Jo tas nebija vienkārši, tas nebija viegli, jo nebija arī padomdevēji.
Tu esi viens, kā saka, un tev ir, nav ar ko parunāties. Tagad, Edgar, es piezvanītu tev un teiktu, Edgar, kā rīkoties šajā situācijā? Bet tajā brīdī tev ir ministrijas pretistība, vecāku neticība, tālmācības kvalitātei, un tajā laikā bija līmeņi līdz F līmenim, jāatceries no A līdz F, viss Facebooks bija pilns, te mācīsies tikai uz FF līmeņiem, ja? Un tā bija liela neticība, bet te atkal, Edgar, es runāšu par savu reputāciju. Mana reputācija vienmēr mani palīdzējusi visos manos karjeras līkločos. Un tajā brīdī ir Tatjana Koķe, kas ir tā laika izglītības ministre, kas notic šai tālmācībai un saka, jā, es ticu tai idejai, un ka tas viss var notikties, un viņi man dod šo uzticības garantu, lai es to daru. Un tā kā viņa bija tā, kas principā, es domāju, pēc tam sekoja vairāki ministri, kur tālmācībai nebūtu iespējams ienākt. Bet es pateicos tajā brīža visumam, zvaigžņu stāvoklim, Tatjanai Koķei, kas noticēja tai idejai, ka to var izdarīt. Un jā, arī 10 gadus jubilejā Tatjana Koķe, ja jūs atceraties, bija mūsu svinībās un arī teica, ka paldies par šo, kad izglītības sistēmā tika izsista izglītības sistēmā tika izsist caurums sienā. Ja? Tā kā paldies, ka viņi to noticēja. Un vienmēr, kā teikt, ir kaut kāda situācija, kas tev palīdz negribot. Ne jau tāpēc, Edgars nebija iedomājusies, ka es to gribu. Es negribēju. Es gribēju būt labākais darbinieks, otrais labākais darbinieks vai pirmais labākais darbinieks, jo būt par uzņēmēju, tas nebija noteikti viegli. Man bieži vien bija jautājums, vai es to spēju, vai es to varu. Šodien, protams, Edgar, atskatoties, protams, paldies liktenim, paldies visiem maniem nelabvēļiem, paldies visiem, kas man neticēja, tas man tikai deva spēku un iespēju, kā teikt, pierādīt un teikt, es to varu. Un paldies Aleksim Daumem, kas man teica, Ilze, tu vari jebko. Edgar, es tiešām nezinu, kas ir tā pa lietu, ko es nevarētu. Es varu jebko. Tas ļoti interesanti. Tu atceries tās sajūtas, jo tomēr ejot pie izglītības zinātnes ministras. Es esmu bijis arī pie vairākiem ministriem, zinu, tās sajūtas ir ļoti interesantas, bet, ja to tā atsauc atmiņā, kādas bija tās sajūtas tomēr, jo tomēr, ja tā apturot, tu gāji pie ministra, kurš ir pirmā persona Latvijā izglītības jomā, izglītības zinātnes jomā pēc būtības, un tu mēģināsi tagad stāstīt par kaut ko vēl Latvijā vispār nebijuši. Kā tas bija? Bija uztraukums, tu gatavojies, jo tas tomēr, un kā tas viss notika? Edgar, uztraukums nav, jo tu nezini, kas tev sagaida. Jo, ja mēs daudz ko zinātu, kas mūs sagaida, mēs noteikti nedarītu. Attiecībā uz Tatjanu Koķi bija tā, ka es personīgi ar Tatjanu runāju jau vēlākajos posmos, bet man bija cilvēki, kas jau mani pazina un ticēja man, un tai skaitā mūsu skolas direktors Edgars Grīnis, kas tajā laikā ir ministrijā izglītībā ierēdnis, un es eju un stāstu viņam, tur bija vēl vesela virkne. Jāsaka tā virkne bija gana gara, tas nebija viena saruna, tas nebija viena ministre, jo līdz ministram tajos laikos, protams, ka tu mazais cilvēks no maģistrantūras Latvijas universitātē nemaz netiec. Vēlākajā periodā, kad jau bija izsniegta pirmā licence, un lai cik tas zīmīgi nebūtu, tā bija mana dzimšanas diena, 30. aprīlis, 2009. gads, kad Latvijā tiek izsniegta pirmā licence par tālmācības izglītības ieguva vispārējā izglītībā. Un uz tās licences nav Tatjanas Koķes paraksts, bet šobrīdējās izglītības kvalitātes dienesta vadītājs Initas Juhņēvičas paraksts. Un īsnībā liela sadarbības daļa man bija tieši ar Initu Juhņēviču, kas šo ideju tālāk virzīja. Tad, kad jau bija skola jau nodibināta un virzīta, jau, kā saka, jau ar pirmajiem izglītojumiem un gatavojamies jau akreditācijai, tad ar Tatjanu Koķi, jo, protams, jo visi grib būt pie brīža, kad tu svini svētkus. Pie tā darba nav jau nemaz tik daudz, kas tev piedalīsies. Bet es esmu ļoti pateicīga, kad Tatjana Koķe, protams, tas bija viņas akcepts. Tas jau nebija tā, kad
Kad to man iedeva, kā saka, kāds Edgars Grīns, pieņemsim, kas bija viņu pakļautībā, to deva Tatjana Koķe. Bet vēlāk, kad mēs tikāmies jau vēlākās sarunās, Tatjana teica, jā, viņa saka, es tāpat toreiz padomāju, ko tad mēs varam zaudēt? Mēs 10 gadus runājam par to, ka vajag tālmācību ieviest, kad mums ir tik daudz izbraukušo, kad ir kaut kas jādara. Un te pēkšņi uzrodās viena aktīviste, kas par savu naudu grib izveidot izglītības sistēmā jaunu, kā saka, tālmācības veidu. Un es viņu atceros kā savu studentu maģistrantūrā, ļoti aktīvi, neatlaitīgi, mērķtiecīgi, un te izstāst par reputāciju, Edgar. Man bieži vien, īstenībā nevis pārsvarā, es varu teikt, savas dzīves laikā, es esmu sasniegusi to, ko es esmu sasniegusi, pateicoties savai labai reputācijai. Jo es vienmēr to, ko es solu, es daru un izdaru, un pēc vislabākās sirdsapziņas, un ja es saku, es to nedarīšu, es to noteikti nedarīšu, un, kā saka, mums saruna beidzās. Nu jā, un tā kā man bija laba reputācija, un kā Tatjana teica, es nešaubījos, kad tu to izdarīsi, jo tu kā arī studenti biji neatlaidīgi, mērķtiecīgi, visu laiku tev bija jautājumi lekcijās, un tu biji nemierīgi. Tātad man reputācija palīdzēja Tatjanai Koķei pieņemt šo lēmumu, un savukārt tad, kad jau viss bija noticies, Tatjana teica, nu, protams, kurš tad negrib būt ar tiem, kas ir kaut ko sasnieguši. Es, protams, atzīstu, ka tālmācībai ir nākotne un ka tālmācību vajadzēja ieviest Latvijā. Ja? Tā kā, jā, tas stāsts nav tik vienkāršs, kā tas liekas, ja? Es te tagad izdomāju, ja? Un aizeju un būs. Tieši tāpat ar Panākumu universitāti. Tieši arī ar to nosaukumu, ar visu to ideju. Nu, nebija tā, kad izglītības kvalitātes dienestā man teica, Ilze, brīnišķīgi, ka tu esi izdomājis Panākumu universitāti. Tas bija vesels mēneša vismaz garumā tikšanās stāsts, tāpat par profesionālo tālāk izglītības centru. Pirmā gadā man pat neizsniedza licenci, jo viņi teica, tālmācībā nevar iegūt šīs programmas. Es gadu pierādīju. Skola nodibināja 12. gadā, bet pirmās programmas tika īstenotas tikai 13. gadā. Es gadu pierādīju, kamēr es ar programmām materiālu tehnisko bāzi. Tā kā tas nav tā, Edgar, kad es te izsapņoju ar Aleksu Daumu, būs mums tālmācības skola un aizgāju rītā norganizēju. Nē, ir ļoti daudz tev neticīgo, ļoti daudz pretestības, ļoti daudz šķēršļu, kas tev ir jāpārvar. Tāpēc es saku, par saviem biznesiem runājot, ja tu man jautā, es noteikti teiktu, kāpēc? Nē, to nevajadzēja darīt. Bet šodienas griezumā, protams, es esmu pateicīga liktenim, ka tieši man bija iespēja izveidot šo tālmācības izglītību un ieviest Latvijā. Un ne tikai ieviest, bet arī pierādīt, ka mēs strādājam ļoti kvalitatīvi, ļoti mūsdienīgi, un kad mums ir ļoti inovatīvi pedagogi, mācību vide, nodrošinājums. Jā, un es par to lepojos. Tāpēc šis jautājums viņš arī bija tāds salīdzinoši āķīgs, jo, lai nav tā, ka mūsu klausītāji domā, ka tas viss bija tik viegli, tomēr tas viss process tikt, un tas nav tik viegli. Tāds ļoti arī saudabīgi interesants jautājums. 15 gadi. Mēs atskatāmies uz absolventiem. Slavenība uz slavenības, patiešām Latvijas mēroga personības, slavenības, kas ir pabeiguši. Ar tevi kopā un pie tevis kopā ir strādājuši profesionāļi, Latvijas labākie savā ziņā arī skolotāji, kas ir saņēmuši pat platīna peles un kas nāk no augstskolām. Uz doto mirkli, manuprāt, jūs esat vienīgā skola Latvijā, kas ir patiešām uzņēmusi kursu šo zaļo skolu, mācīt aprites ekonomiku, ilgtspējīgumu. Jūs esat bijuši pirmie, kas izglītības procesā ieviesa virtuālo realitāti. Jums ir pašiem izveidota sava mācību vide. Vienvārdu sakot, viss, ko vien var iedomāties, ir Rīgas tālmācības vidusskolā. Tagad sabiedrībā tomēr izskan tādi jautājumi, tādi viedokļi par to, ka tomēr tālmācība ir diezgan nekvalitatīva studiju joma. Kādas tev ir tās sajūtas? Jo es esmu pārliecināts, ka liela daļa sabiedrības, kas par to runā, nemaz nenojauš, ko ir izdarījusi Rīgas tālmācības vidusskola. Vai tas nav sāpīgi to dzirdēt? Ir sāpīgi, nevelti šodien Delfos. Mēs esam arī pauduši savu viedokli ar rakstu, kā mēs skaidrojam šo situāciju. Bet man, Edgar, ir jautājums tiem, kas par to runā. Viņi taču no 1. līdz 7. klasē iet valsts apmaksātās skolās katru dienu pie vislabākajiem pedagogiem,
sēžot pa 7-8 stundām skolas solā, mēs taču saņemam šādi sagatavotu skolēnu 7. vai 10. klasē. Tad es te domāju, ka nav runa par tālmācību. Nu, ko mēs saņemam? To mēs varam arī apmācīt. Ja tas trauciņš ir ar maz zināšanām piepildīts, nu, tad mēs viņu nevaram pielikt līdz augšai ar daudz bagātīgām zināšanām. Mēs varam maksimāli censties nodrošināt ar visu to, ko tu, Edgar, nosauci, lai šī izglītības, kā saka, iespēja tiek viņam dota pilnvērtīga un lai viņš varētu iegūt izglītību, bet ja viņš ir atnācis tukšs, nu, tad labākā gadījumā viņš var palikt pustukšs, bet viņš nekad nebūs pārpilns. Tā kā, mīļie izglītības iestāžu vadītāji, mēs gaidām no jums šo mērķtiecīgo jaunieti, jo pie mums atnāk nevis tie jaunieši, ka viņi tur nevar atrasties tajā skolas solā. Mums viņi visbiežāk atnāk jau motivēti tāpēc, ka viņi sāk strādāt. Viņi ir sportisti. Viņi ir jau ar savu karjeru vai tur modeļu vai kādu citas jomas pārstāv, vai māmiņas. Kā saka, viņi jau atnāk un mēs esam ar to, kas mums ir atnācis, mēs esam gatavi strādāt. Protams, ka tie, ko es tagad nosaucu, ir tiešām labākā Rīgas tālmācības vidusskolas audzēkņu daļa, jo viņi ir augstu motivēti, jo viņi zina, ka viņiem ir ļoti svarīgi sasniegt augstus rezultātus tajā savā profesionālajā karjerā, un tāpēc par viņiem mēs tiešām ļoti priecājamies un patiesībā par tiem, kas saka, atnāk ar vājām zināšanām, mēs viņiem varam dot maksimālo atbalstu, bet šim izglītojumam pašam ir jāsaprot, ka viņam jābūt pašvirzītam un ieinteresētam un motivētam mācīties. Mēs varam iedot iespēju ar pedagogu tikties online vai Zoomā, bet ja viņš to neizmanto, nu tad viņš to nav izmantojis. Ja? Man liekas, arī, ka šis pieminētais raksts Delfos, tas arī bija ļoti labs piemērs, kurš starp citu šis raksts šodien ļoti apspriests un arī viens no populārākajiem rakstiem Delfos dienas ziņā. Man liekas arī, ka tas ir ļoti labs piemērs tam, kā vajag reaģēt un ka jūs arī kā viedokļu līderis jau parādaties sabiedrībā, ka jūs parādat savu nostāju un šo pozīciju, ka tomēr tik viegli nebūs mētāties ar apgalvojumiem, kas varbūt bieži vien pat nav pareizi. Nu, būsim godīgi, tajā panorāmas sižetā bija minētas tālmācības skolas, kādas 5, bet no tām bija 2 pilna laika skolas, valsts organizētās skolas. Tad jautājums, ko jūs tur darat katru dienu? Pie mums tomēr tas izglītojamais nāk jau ar papildus motivāciju, vai viņš ir darba tirgū jau aizgājis, vai viņš neatrodās Latvijā, vai viņš sporto. Bet jums ir skolēni, kas nāk no 8 līdz 3, tad ko jūs tur darat? Ja? Un tās skolas bija līdzās mums, un patiesībā es tiešām uzskatu, ka tas ir tā ļoti subjektīvi skatīt. Jā, 9. klasē ir slikti rezultāti. Tad iznāk, ka tālmācība pa 2 gadiem darīja visu iespējamo, lai izcilo rezultātu, ko pilna laika skolas nodrošināja līdz 7. klasē, mēs esam sagrāvuši. Es tam būtībā nekad nevarēšu piekrist. Tā tas nav. Jā, nu, bet es vēlreiz abrīnoju to, ka patiešām, ka jūs to turaties pie tā un patiešām pierāda to, ka tālmācība vēl aizvien ir un būs ļoti spēcīga izglītības forma, un man liekas, ka tas iet kopā ar to tavu frāzi, ko tu vienmēr visos pasākumos saka, ka es ticu tālmācībai. Tas savādāk nevar būt. Pie manis pirmkārt strādā cilvēki, kas tikai tādi, kas tam tic, jo īstenībā 15 gadu atpakaļ, kad man izglītības ministrijas apcitu piedāvāja šos pirmos pedagogus, jo, protams, es nācu no augstskolu tirgus, es nezināju, kurus pedagogus uzrunāt, un ministrija bija tā, kas man viņus piedāvāja, ar viss palīdzību, man bija ļoti daudz pedagogu, kas tiešām tika piesaistīti, kā saka, kur viss uzskatīja, ka viņi varētu strādāt. Un, ap citu, 2 pedagogu joprojām strādā. Tā ir Renāta Ničporčika un Andres Stukāns. Tā kā paldies viņiem par viņu uzticību un lojalitāti 15 gadu garumā. Bet runājot par viņiem, es tajā reizē, es atceros, toreiz es stāstu visu to konceptu. Tas bija 93. vidusskolā, un es stāstu, kā es redzu to tālmācību, kā mēs strādāsim pa moduļiem, kā mēs strādāsim
strādāsim tur pa 3 mācību priekšmetiem pusgada ietvaros, ka mēs piemērosim augstākās izglītības principu un tā, un viņi skatās uz manīm ar neticības pilnām acīm, kā tas viss tas strādās. Un es zinu, ka tā sapulce, ar ko es beidzu, es saku, jūs pasakiet godīgi, jūs vispār tam ticat, un jūs ticat, ka tālmācībā mēs varēsim nodrošināt kvalitāti. Un Edgar bija 3, kas pateica, ka netic. Un mēs meklējām citus. Paldies, jā, un tas ir labi apzināties, ka tie cilvēki bija godīgi. Viņi tā arī pateica, es neticu, tālmācībā nevar. Fiziku nevar iemācīt tālmācībā. Tieši fizikas pedagogs bija tas, kas teica, fiziku nevar iemācīt. Kur mums laboratorijas darbi? Šodien mēs par to vairs nediskutējam, un mūsu direktors prasmīgi tiek ar to galā, un mūsu centralizēta eksāmena rezultāti parāda, ka mums ir labi. Ja? Tā kā, jā, tas bija principā paradigmas maiņa izglītībā. Te bija jāmaina vispār, kad ticība ne tikai tam skolēnam, ne tikai tam pedagogam, ne tikai sabiedrība, ne tikai ministrijai. Mēs visi mainījāmies. Mēs bijām liela pārmaiņu brīdī tajā laikā. Pēdējos gados, ja mēs noslēdzam arī šo tālmācības posmu, pēdējos gados tev dzīve saistās ar Viesu namu Donas, kas tātad, ja nešaubos, ir saņēmis arī balvu kā sakoptākais īpašums, Vidzemes Pērle. Un es redzēju bildes, kā tur viss izskatījās sākumā. Un, protams, ka tas viss izskatījās drausmīgi un katastrofāli, ja to salīdzina ar to, kas ir tagad. Kāda bija tā motivācija? Tā bija tā tava mīlestība pret Latviju, tā bija tā kā vēlme pierādīt, ka mēs katrs pats esam atbildīgi par saviem darbiem un ka jāsāk ir ar sevi un jāsakopī kāds īpašums, lai varētu par to lepoties. Edgar, viennozīmīgi. Vispirms sāca sevi. Un es uzskatu, ka katram latvietim tas ir tā, ka triviāli, kā mēs sakam, iestādīt tur koku un sakopt savu sētu. Es ieraudzīju Viesu namu Donas kā tādu iespēju realizēties kā sieviete, izpaust savu sievišķo būtību, jo izglītībā, kā es jau teicu, es te biju jau visu izdarījusi, man bija brīnišķīgi darbinieki, kas tālāk man ideju virzīja, bet Viesu nams bija pilnīgi cita jauna joma. Tāda, ko es vispārībā neko par viesmīlību nezināju. Tā kā, kāpēc es vispār pieņēmu lēmumu? Es tiešām, Edgar, lepojos ar šo rezultātu, ko es esmu sasniegusi, jo tā ir Vidzemes skaistākais viesunams. Mēs arī 21. gadā saņēmām balvu kā Vidzemes Pērle. Jau 2. gadu pēc kārtas mēs saņēmām kā sakoptākais īpašums Smiltenes novadā, un arī šogad skaidri zinu, mēs saņemsim šo pašu balvu, jo mēs tikai augam un attīstamies un paliekam vēl skaistāki. Jā, Edgar, es uzskatu, ka mums katram latvietim ir kaut kas jāizdara, un es esmu izdarījusi patiešām daudz. Man ir arī sava tēva māja, ko es esmu nodevusi tālāk savam dēlam, kurš tagad apsaimnieko, bet jo man ir viesunams un man, kā saka, ir pietiek darba un rūpes, par ko rūpēties. Un, jā, es lepojos ar to, kad es izvēlējos tieši Smilteni, jo tur ir pirmkārt ļoti latviska vide. Tur pārsvarā ir latvieši. Man patīk ļoti pašvaldības atbalsts. Pašvaldība ir ļoti interesēta tajā, ko mēs darām, un viņi novērtē. Mēs saņēmām arī balvu šajā gadā, kad mēs esam investējuši viņu reģionā savus naudas līdzekļus. Un, jā, attiecībā uz viesunamu tas laikam parāda manu būtību, ka ja es kaut ko daru, es daru izcili. Ja es kaut ko daru, es to daru pa visiem 100. Ja es kaut ko daru, tad es to daru pēc iespējas vislabāk. Kad līdzvērtīga tur nav. Un tāds ir Viesunams Donas. Kur? 18. jūnijā. Rīgas tālmācības vidusskola tiks aicināta uz sporta spēlēm, jo mums blakus leģendārā Jeberlejas estrāde, kurai jau ir vēsture 50 gadu garumā, un tur mēs brīnišķīgi atpūtīsimies un veldzēsimies ļoti skaistā ainavā, sakoptā vidē un gulēsim brīnišķīgos dizaina numuriņos. Pierādījums izcilībai un arī apbalvojums tavai darbībai biznesā un arī Latvijas valsts labā ir
Tas, ka tev piešķīra valsts augstāko apbalvojumu vai no prezidenta rokām, kādas bija tās sajūtas? Edgar, es atceros to dienu. Es tieši viesnamā Donas mazgāju logus. Un man zvana no valsts kancelējas un saka, jums ir piešķirts apbalvojums. Kāds apbalvojums? Kas man ko ir piešķīris? Bet tālāk man īstenībā neko nestāst, prasa tikai adresi, lai nosūtītu uzaicinājumu. Labi, brīnišķīgi. Pēc kādām 3-4 dienām atnāk arī šis uzaicinājums, kad 4. maijā tiks pasniegts atzinības krusts. Edgar, ja godīgi, es tiešām to jutos nopelnījusi, jo man nebija tāds pārsteigums, kāpēc man? Citi noteikti ka citi ir sasnieguši daudzas lietas un vēl vairāk, un varbūt es nevaru ne līdzināties, ne mēroties, bet es tiešām to, ko es esmu izdarījusi Latvijas izglītības sistēmā, es to nedarīju tikai kā uzņēmēja, veidojot savu biznesu. Es vienmēr esmu daudz atbalstījusi gan savus izglītojumus, gan viņu projektus, gan pat viņu vecāku, Dante Pecoli, viņu to vecāku biznesu. Tā kā es patiešām to daru, tāpēc, ka es tam redzu, kad Latvietim ir jāatbalsta vienam otru, un mums ir jādod pretī sabiedrībai, pat man patīk tāds viens teiciens savā laikā, par no darba devējas. Es izdaru kaut kādu tur lieku darbu, un es saku, kas man par to būs? Un man viņš atbildēja, tu priecājies, ka par to tev nekas nebūs. Jo kāpēc iedomājies, ka par to tev būs prēmija vai, apbalvojums vai vēl kaut kas. Tev var būt arī kaut kas slikts. Ja? Tā kā tas, ko es daru, es negaidu, ka man par to kaut kas būs. Es to daru, tāpēc, ka es tam ticu, un es redzu tam jēgu, un es gribu to darīt, un es to daru ar tādu tiešām sirds mīlestību. Un tajā dienā, kad man paziņoja par šo apbalvojumu, man likās, patiesībā es tiešām esmu izglītībā darījusi daudzas labas lietas, un es esmu devusi darba vietas, es esmu pilnveidojusi izglītības šo procesu, es esmu 3,5 cilvēku mainījusi viņu likteņus. Arī kā pasniedzēja augstskolā es esmu godprātīgi. Noteikti arī, Edgar, tu tāpat teiktu, es tieši tāpat esmu strādājis. Ja? Bet sagadījās tā, ka varbūt man ir tā iespēja nākusi, kā saka, tāda unikālāka. Ja? Es biju tā, kas pirmā to izdarīja. Pēc tam jau bija ļoti daudz skolas, kas to darīja, un viņiem varbūt bija arī jau, kā saka, iespēja paskatīties, kur ir mūsu kļūdas un darīt vēl labāk vai vēl savādāk vai kā. Tā kā, man nebija tāda, protams, tas pirmais brīdis bija tā, wow, paldies, es pateicos, bet man nebija tāda sajūta, ka es to neesmu pelnījusi. Noteikti nē, jo es tiešām tam, ko es daru par visiem 100, atdodot sevi visu un ticot tai idejai, kad tas, kā ir izdarīts, tajā brīdī ir pēc iespējas labāk. Kad šajā brīdī nav labāka varianta, nav labāka risinājuma. Un visu, ko es daru, es tieši daru tā. Tāds pēdējais jautājums, skatoties uz visu to, kas ir izdarīts, un arī skatoties uz nākotni. Nav tā, ka tomēr gribas visam pateikt, paldies, viss ir izdarīts un doties pilnīgi pelnītā atpūtā. Edgar. Es domāju, ka es uz šo jautājumu atbildi saņemšu, ka tas neiet kopā vispār ar Ilzas Kalniņas raksturu un enerģijas. Pareizi sapratu. Pirmkārt. Jo ļoti daudz, kas klausās, viņi domā, tak viss ir izdarīts. Ko vēl? Ja nekas nav viss izdarīts, visu laiku var darīt. Edgar, nē, noteikti. Pirmkārt. Es dzīvošu 100 gadus. Jā, tas skaidrs. Tātad vēl 47. Ja es līdz 53 izdarīju šī tik daudz, cik tu man stāsti, tad ko es vēl izdarīšu 47? Jo no 53 noskaitnos 20 gadus, kad tu esi vecāku tomēr pārvaldībā, iegūst izglītību ar vecākiem un tā. Tad, ja es varēju sasniegt tik daudz savos, cik tur iznāk 33 gados, tad ko es tik neizdarīšu 47 gados? Par to es domāju, ka es vēl pat nenojaušu, jo, ja tu man jautā, Edgar, attiecībā uz viesnam Donas, ja tu man pirms 5 gadiem jautātu, Ilz, vai tu negribi strādāt viesmīlībā?
Nē, Edgar, es visu zinu par izglītību visos tās līmeņos. Tieši tāpat kā savā izglītībā es esmu izgājusi visus šos izglītības līmeņus. Es noteikti atbildētu, nē. Edgar, tāpēc šodien es ielieku daudz punktus, jo es nezinu, kas būs rīt. Un rīt man zvana un saka, Ilze, klausies, tur ir raķešu zinātne, tur varēs laisties kosmosā, tu laidi? Un es atbildēšu, jā. Jo es vienmēr saku, kad tev dzīve piedāvā 100 iespējas. Un tava iespēja vienmēr teikt, jā vai nē. Es vienmēr saku jā, arī par šo interviju. Vai tu atnāksi uz interviju? Jā, es pat nezinu par ko. Jā, es atnākšu. Un tas, ko es novēlu saviem tagad klausītājiem, izmantojiet visas tās dzīves iespējas, ko jums dzīve piedāvā, jo viņi piedāvā ļoti dāsnas iespējas. Un vienkārši ieraugiet tajās dzīves iespējās sevi, savu iespēju, sevi pierādīt un realizēt, un tas nebūtu nav viegli. Iet pāri, negribu, nevaru, man nesanāks, kritikai, kā vērtēs to sabiedrību, kā tas izskatīsies no malas. Šie ir visi jautājumi, kas izriņķo galvā sekundes laikā. Bet pasmaidīt un teikt, jā, protams, Edgar, ko es darīšu 47 gadus, par to runās nākamie podkāsti, un šī jau būs vēsture, ko mēs šodien runājām. Komentāri lieki studijā Ilze Kalniņa. Paldies liels! Pateicos, Edgar!